Kanalizācijā jūs varat atrast daudz traku dzīvnieku, kurus jūs nekad negaidītu. Piemēram šo, kurā bija vesels bars šo dīvaini izskatošo ūdenskukaiņu. Bet šajā video es meklēšu 100 dažādās kanalizācijās, lai redzētu, kādas traki izskatošas zivis, briesmoņu bruņurupuči un pat nāvējošas čūskas tajās dzīvo. Un turpinoties video, kanalizācijas kļūs arvien lielākas, un tajās mājos ārkārtīgi reti dzīvnieki. Tāpēc kurš gan zina, ko mēs atradīsim? Lai sāktu meklēšanu, es devos uz otro kanalizāciju, un to atverot pamanīju, ka tā ir pilna ar ļoti netīru ūdeni un kaudzēm atkritumu. Bet kaut kādā veidā man tomēr izdevās tur kaut ko atrast. Ak, mans Dievs, jūs neticēsiet, mēs noķērām zivi. Man nav ne jausmas, kāda tā ir, lai gan izskatās pēc kaut kādas zutis. Pagaidi, es domāju, ka šis ir pūķa grunduls, un tas ir lielākais, kādu jebkad esmu redzējis. Šīs zivis patiesībā ir diezgan retas, un tās burtiski izskatās kā īsti citlonētieši. Bet, kā jau teicu, parasti mēs noķeram tikai mazus mazuļus. Es pat nezināju, ka tās izaug tik lielas. Es nespēju noticēt, ka viņš dzīvoja tajā kanalizācijā, lai gan ūdens tagad ir tik netīrs. Par laimi es atvedu līdz vairākas spaiņas, kas piepildīti ar tīru ūdeni. Tādā veidā mēs varam paņemt mājās un izglābt katru dzīvnieku, ko noķeram šajās kanalizācijās. Kad pirmais zivs bija atrasts, es devos uz trešo kanalizāciju, bet tur neko neatradu. Un tas droši vien ir tāpēc, ka lielākā daļa šo kanalizāciju ir pārāk piesārņots, lai dzīvnieki tajās vispār varētu dzīvot. Bet mums paveicās ar 5. kanalizāciju, kurā es atradu līdz šim trakāko dzīvnieku. Oho, kas tas vispār ir, jūs puiši? Lai kas tas arī būtu, tam ir milzīgi nagi. Paskatoties tuvāk, es sapratu, ka tas ir saldūdens garnele. Šie puiši ir kaut kas pa vidu starp vēzi un garneli, taču viņi izaug patiešām milzīgi. Tas ir tik forši. Es noteikti negaidīju viņu atrast kanalizācijā. Interesanti, ko vēl tur varētu atrast. Es nolēmu paņemt vēl dažas tīklus, un man izdevās noķert šīs 3 noslēpumainās zivis, kas izskatījās pēc mazām mazuļu dzeloņrajām. Bet, lai arī tās bija foršas, mums vēl ir tik daudz kanalizāciju, ko izpētīt, un dzīvnieki kļūs arvien trakāki un trakāki. Tāpēc es atvēru 7. kanalizāciju, un šī bija līdz šim lielākā, kas nozīmē, ka tajā noteikti varētu būt arī lielāki dzīvnieki. Labi, sākam, ņemsim lielu smēlienu. O, pagaidi, man liekas, ka es kaut ko jūtu, draugi. Mums tīklā ir milzīga zivs. Es ātri to izvilku un uzreiz sapratu, kas tas ir. To sauc par kalnu zušu, un mēs iepriekš esam noķēruši tikai dažus, tāpēc tie patiesībā ir diezgan reti. Šis noteikti bija lielākais dzīvnieks, ko mēs atradām, bet tas noteikti nav retākais vai nāvējošākais radījums, kas dzīvo šajās kanalizācijās. Tāpēc mums jāiet tālāk. Pēc vēl dažām tukšām kanalizācijām es nonācu pie 10. kanalizācijas un uzreiz izvilku no tās kaut ko traku. Ak, mans Dievs, paskatieties uz šo. Šeit ir mazs krabis, man tiešām nav ne jausmas, kāds tas ir krabis. Ja jūs zinat, ierakstiet komentāros zemāk. Bet šis ir tiešām foršs atradums. Tā kā mēs atradām vienu krabu kanalizācijā, es nodomāju, ka tur varētu būt vēl. Tāpēc es paņēmu vēl vienu smēlienu, un man izdevās noķert vēl vienu, bet šis bija mazliet citādāks. Ak, paskatieties uz šo, draugi. Tas otrs bija sarkans, šis ir tāds kā zils un violets. Es nekad neko tādu neesmu redzējis. Esmu diezgan pārliecināts. Violetie krabi ir vieni no retākajiem, ko var atrast, un mēs tikko vienu atradām kanalizācijā. Tagad. Esmu pārliecināts, ka tur lejā ir vēl daudz vairāk, un es labprāt turpinātu ķert vēl. Bet mums vēl ir jāizpēta 90 citas kanalizācijas, tāpēc mums jāturpina. Lietas sāk uzņemt apgriezienus, un tieši pēc tam es atradu vēl vienu dzīvnieku. 11 kanalizācijā. Ak, kas tas ir, puiši? Es domāju, ka tā ir maza bruņurupucēna mazulīte. Ak, mans Dievs, viņš ir tik mīļš! Nu, tas ir mūsu pirmais bruņurupucis šajā video, un es domāju, ka tas ir muskusa bruņurupucēns. Un tam ir savs iemesls, kāpēc viņi tā sauc. Un tas ir tāpēc, ka šie puiši patiešām var izdalīt ļoti nepatīkamu smaku no sava ķermeņa. Un šis noteikti to dara. Tāpēc ieliksim viņu spainī. Es turpināju meklējumus un uzgāju kanalizācijas lūku numur 12, kurā mita kaut kas patiešām foršs. Ak, mums ir vēl viens zivs, draugu, un es domāju, ka tagad tā ir spokunažs zivs. Kas ir patiešām forši par šīm zivīm, tās patiešām var izmantot elektrību, lai sazinātos savā starpā un medītu savu laupījumu. Un ja tu tās turi rokās, tu patiešām vari sajust, kā tās tev dod elektrisku triecienu. Tas ir tik traki, jo mēs tikko izvilkām šo puisi no pretīgas kanalizācijas. Viņš neizskatījās pārāk labi, tāpēc es ātri ieliku viņu spainī ar tīru ūdeni un turpināju savus meklējumus. Nākamajās 3 kanalizācijās es neatradu neko citu, kā tikai kaudzi ar atkritumiem. Tomēr mūsu veiksme sāk uzlaboties, kad es nonācu pie kanalizācijas numurs 16. Oho, paskatieties uz šo, draugi, šī noteikti ir līdz šim lielākā kanalizācija. Tur lejā noteikti ir kaut kas traks. Dīvainā lieta par šo kanalizāciju bija tā, ka tā bija sadalīta 2 daļās.
Un, lai gan pirmajā daļā neko neatrada, kad iespīdināja gaismu, otrajā daļā pamanīja kaut ko lielu. Neticami, draugi, tur lejā ir milzīgs bruņurupucis. Tas ir traki. Labi, es laižu tīklu lejā, paskatīsimies, vai varam viņu dabūt. Ak, mans Dievs, viņš ir tik liels, ka gandrīz neietilps tīklā. Lūk, mums laikam izdevās viņu dabūt. Draugi, šis radījums ir tik smags. Kad vilku viņu augšā, pamanīja, ka tas ir liels kodējbruņu rupucis, kas ir ārkārtīgi agresīvs un var nokost pirkstu, ja neesi uzmanīgs. Ak, mans Dievs! Un viņš nav apmierināts, draugi. Viņš visu laiku mēģina man kost tagad. Tas ir tik biedējoši. Šis iespējams ir visnāvējošākais dzīvnieks, ko līdz šim esam noķēruši. Tomēr pārējās kanalizācijas sistēmās mēs joprojām varam noķert čūskas un pat aligators, tāpēc turpināsim uzreiz pēc tam. Kanalizācijā numur 17 es pāris reizes pasmēlu, un man izdevās noķert nevis vienu, bet divus trakus dzīvniekus. Esmu diezgan pārliecināts, ka tie ir sariņdeguna plakastomi, un tie ir milzīgi. Bet, kā redzat, viens no tiem ir albīns, kas padara to ārkārtīgi retu. Es ieliku tos spainī un turpināju tālāk, un pēc tam, kad kanalizācijās 18 un 19 neko neatradu, notika šis. Paskatieties uz šo. Uz kanalizācijas vāka tagad ir čūskas āda. Tas varētu nozīmēt, ka šeit apakšā ir čūska. Bet laikam vienīgais veids, kā to noskaidrot, ir atvērt to vaļā. Un tieši to es arī izdarīju. Un uzreiz es pamanīju kaut ko ūdenī, un, protams, tā bija čūska. Tāpēc es uzmanīgi to izķēru ar tīkliņa, un, kad pievilku tuvāk, sapratu, ka tā ir tikai maza ūdens čūskiņa. Tagad esmu diezgan pārliecināts, ka šīs čūskas nav indīgas, tāpēc mums nav jāuztraucās par kodumiem, bet tas ir ļoti forši. Pirmā čūska šajā video. Tomēr man ir sajūta, ka tā nebūs pēdējā. Bet pavisam īsi, puiši. Pirms mēs dodamies izpētīt nākamo kanalizāciju, es gribēju jums paziņot, ka mēs tikko pievienojām oriģinālās BFP cepures mūsu mājaslapā. Tās kādu laiku bija izpārdotas, tāpēc noteikti iegādājieties kādu, kamēr vēl ir iespēja. Jūs varat noskanēt QR kodu uz ekrāna vai vienkārši apmeklēt Bass Fishing Productions mājaslapu. Bet tagad, kad tas ir nokārtots, turpināsim tālāk. Nākamajās dažās kanalizācijās neko īpaši neatrada, tikai veselu kaudzi vēžu, bet es zināju, ka šajās kanalizācijās noteikti ir arī trakākas radības. Tās bija vienkārši ļoti grūti noķert, tāpēc 25. kanalizācijā nolēma izvietot zivju slazdu. Ja šeit apakšā kaut kas ir, mēs to noteikti noķersim slazdā. Tagad atliek tikai gaidīt. Tad es atstāju to uz dažām stundām, un kad devos to izvilkt, slazds bija ļoti smags, un es pamanīju tajā kaudzi zivju. Ak, mans Dievs, paskatieties, cik daudz zivju šeit ir. Pirmā zivs, ko izņēma no slazda, bija šī, ko sauc par delfīna sams, un tās ir ārkārtīgi retas. Bet, kad vēlreiz pārmeklēju slazdu, atradu kaut ko vēl retāku. Nu, paskatieties uz šo zili. Puiši, tā ir pilnīgi dzelpena. Esmu diezgan pārliecināts, ka šis ir albīns sendodontis sams, un tas ir lielākais, ko jebkad esmu redzējis. Bet, lai arī tas bija traki, slazdā mums vēl bija daudz vairāk zivju, tāpēc turpināju tajā rakāties, un man izdevās atrast šo. Puiši, es patiesībā domāju, ka šī ir murēla. Un, ja jūs nezinājāt, tās parasti sastopams salsūdenī, tomēr tās spēj dzīvot arī saldūdenī. Tāpēc tas ir tiešām foršs atradums. Tomēr ar to viss nebeidzās. Kad vēlreiz pārbaudīju slazdu, atradu vēl 3 zivis, tostarp šo lielo sarkano līdeku, albīno klauna nažzivi un šo trako noslēpumaino zivi. Ja jūs zināt, kas tā ir, ierakstiet komentāros zemā. Un tagad, kad zivis slazds ir tukšs, ir pienācis laiks turpināt mūsu meklējumus un izpētīt vēl dažas kanalizācijas. Un, mums vēl daudz kas priekšā. Mēs atradām nākamo trako radību kanalizācijā ar numuru 28, un to sauc par vampīra garneli. Tagad, kas ir patiešām forši par šiem radījumiem, ir tas, ka tie ir pazīstami ar spēju mainīt krāsu, gluži kā hameleoni. Bet tā kā šis bija nobijies, viņš īsti nemainīja krāsu, tāpēc es vienkārši ieliku viņu spainī, un mēs turpinājām. Nākamajās dažās kanalizācijās es neko neatradu, izņemot kaudzi ar atkritumiem, bet, kad ieskatījos kanalizācijā ar numuru 33, pamanīju kaut ko traku. Džeki, kanalizācija ir pilnīgi izžūsta, tā kā droši var teikt, ka mēs tur neko neatradīsim. Vai jūs to dzirdējāt? Kas tas bija? Ak, mans Dievs, Džeki, šeit ir milzīga varde. Man patiesībā šķiet, ka viņš tur ir iestrēdzis, viņam nav iespējas izkļūt ārā. Bet tas ir pārāk dziļi, lai es viņu varētu sasniegt. Es domāju, ka vienīgais veids, kā es viņu varu izglābt, ir ielīst tur iekšā. Ak, Dievs! Tā arī izdarīja, un par laimi man izdevās viņus atvert. Un rūpīgāk apskatoties, es sapratu, ka tas ir liela amerikāņu vēršvarde. Un tā bija pirmā varde šajā video. Tomēr tā nebija pēdējā, jo kanalizācijā ar numuru 37 es atradu šo. Ak, paskatieties uz šo, draugi! Mums ir vēl viena varde. Šī ir mazliet mazāka un tā noteikti ir cita suga, bet man nav ne jausmas kāda tieši. Es nekad iepriekš neesmu noķēris šādu, tāpēc, ja zini, kas tā ir, ieraksti komentāru zemāk.
Pēc tam es atradu pāris ugunszušu mazuļus un šo mazo nažzivi kanalizācijas sakā numur 39. Bet tad viss kļuva daudz trakāks, kad es ieliku tīkliņu kanalizācijas sakā numur 40. O, man šķiet, ka es kaut ko noķēru, te ir kaut kāda atkrituma, bet es zinu, ka redzēju kaut ko kustamies. O, tur tas ir, tieši tur! Ak, mans Dievs, vai tas ir vēzis? Es domāju, ka ir puiši, bet es nekad neesmu redzējis tādu kā šis. Parasti, kad atrod krāsainus vēžus, tie ir zili, balti vai pat sarkani, bet šis ir burtiski varavīksnes krāsās. Tam ir gandrīz visas iespējamās krāsas, tas bija ļoti rēts atradums. Un tāpēc es nolēmu vēl pāris reizes iemest tīklu kanalizācijā, lai redzētu, vai var noķert vēl kādu. Ak, Dievs! Vai tu to redzi? Paskaties, cik liels ir šis vēzis, tas ir vienkārši milzīgs, un tas ir violets. Es nekad iepriekš neesmu redzējis violetu vēzi. Patiesībā man tagad ir mazliet bail viņu turēt rokās. Šīs spīles ir milzīgas, un ja viņš man saspiedīs ar tām, tas nebūs labi. Paskaties uz viņu. Salīdzinot ar citiem vēžiem, viņš ir kā 3 reizes lielāks. Es jums teicu, šis radījums ir īsts briesmonis. Es abus ieliku spainī un devos tālāk uz nākamo kanalizāciju, kas bija kanalizācija numur 43. Un pēc pāris iemetieniem ar tīklu es sastapos ar vienu no līdz šim bīstamākajiem dzīvniekiem. Ak, mans Dievs, vai tas ir tas, ko es domāju? Jūs, draugi, esmu diezgan pārliecināts, ka mums tikko ir mazulis. Aba? Nažīvs, ja jūs nezināt, kas tas ir, šīs zivis ir pazīstams kā viens no nāvējošākajām zivīm pasaulē. Tās ir ārkārtīgi inteliģentas un ļoti agresīvas. Tik agresīvas, ka tām burtiski jābūt vienām, citādi tās nogalinās jebkuru citu zivi akvārijā. Es nedomāju, ka jebkad esmu redzējis tik mazu šādu zivi. Tas ir tik forši. Tagad, tā kā šīs zivis ir tik agresīvas, es nolēmu tās ielikt spainī katru atsevišķi un turpināju darbu. Nākamais bija kanalizācijas lūka numur 56, un tā bija pilna ar atkritumiem. Un, kamēr es tos izņēmu, notika tas. Pagaidi mirkli, vai šeit kaut kas kustās? Pagaidiet, draugi, esmu gandrīz pārliecināts, ka tikko redzēju, kā šajā pudelē kaut kas pakustējās. Paga, kas tas ir? Jūs paskatieties uz to! Kaut kas nāk ārā no šejienes, tas burtiski ir iestrēdzis atkritumos. Ak, mans Dievs, tas izskatās pēc kaut kāda zuša. Ak, mēs viņu dabujām. Ak, mans Dievs, tas ir tik traki, es tam neticu. Jūs redzat, šis ir iemesls, kāpēc nevajag mest atkritumus, kur pagadās. Mēs burtiski tikko izvilkām zuti no pudeles, vismaz es domāju, ka tas ir zutis, bet, kad paskatījos tuvāk, sapratu, ka tas ir sirēna. Un tie ir ārkārtīgi reti, un jūs varat redzēt šeit, ka tiem ir šādas mazas kājiņas, kas palīdz tiem pārvietoties, un tas ir vienkārši tik forši. Bet, lai arī tas bija traki, mums vēl ir tik daudz kanalizācijas sistēmu, ko izpētīt, un dzīvnieki kļūst tikai arvien retāki un retāki. Nākamajā kanalizācijā, kurā es kaut ko atradu, bija kanalizācija numur 78, un tas bija kaut kas pilnīgi negaidīts. Kas tas pie velna ir? Paga, tā ir akmeņzivs. Uzmanieties, puiši! Ir viena lieta, ko es jums vēl neesmu pastāstījis par šo kanalizāciju, un tā ir tāda, ka ūdens tur patiesībā ir iesāļš. Un, tā ir ideāla vide akmeņzivī, kas patiesībā ir visindīgākā zivs pasaulē. Tāpēc es uzmanīgi ieliku viņu spainī un devos tālāk. Un nākamajos dažos notekūdeņos es atradu veselu kaudzi ar šīm mazajām kurkuļiem, bet tie nebija parasti kurkuļi. Šie puiši patiesībā pārvērtīsies par kokvaržu sugu. Un es to zinu, jo tieši blakus notekūdeņiem bija vesela kaudze kokvaržu. Tā es to zināju tagad. Šajā brīdī mēs arvien vairāk tuvojāmies 100. notekūdeņu lūkam, bet pagaidām es atvēru 85. notekūdeņu lūku un atradu šo. Ak, Dievs, tā ir čūska, draugi. Un tā ir daudz lielāka nekā pirmā. Un, kad es paskatījos tuvāk, sapratu, ka tā ir kukurūzas čūska, un, kukurūzas čūskas nedzīvo ūdenī. Tā kā es pieņemu, ka viņš nokrita šeit lejā un tagad ir iestrēdzis, kas nozīmē, ka mums viņš jāizglābj. Nāc, draudziņ, es cenšos tevi izglābt. O, re, mums izdevās, mēs viņu dabujām, draugi, ak, Dievs! Kad es viņu izvilku augšā, es sapratu, cik patiesībā liels bija šī čūska, un, viņš nebija priecīgs. Labi, draugi, viņš šobrīd skatās tieši man sejā. Tas ir mazliet biedējoši. Es domāju, ka viņš grib man iekost. Tas nav labi. Es nolēmu viņu vienkārši palaist vaļā un devos tālāk uz kanalizācijas aku numur 90. Kad atvēru vāku, pamanīju, ka iekšā bija vesela prusaku ģimene. Un es burtiski nekad dzīvē nebiju redzējis tik daudz prusaku. Tur noteikti bija 100. Ak, mans Dievs, labi, jā, aiztaisam to ciet pēc tam. Nākamajās dažās kanalizācijās es atradu mazu bišeru un šo traki izskatošo noslēpumaino zivi. Bet tad beidzot pienāca laiks izpētīt kanalizāciju numur 100, kas bija lielākā no visām. Uzreiz es ar saviem tīkliem izvilku kaut ko ārā, un sākumā domāju, ka tā ir atkrituma soma, bet tad sapratu, ka tas ir milzīgs čūskas āda.
Jūs jokojat, tā taču nav čūskas āda, tas nav iespējams. Tā burtiski ir kā 3 metrus gara. Tagad Floridā ir tikai viena čūska, kas ir tik liela, un tā ir Birmas pitons. Un, tā kā mēs atradam tās ādu kanalizācijā, pastāv liela iespēja, ka pati čūska arī varētu tur būt. Tad es sāku ķert ar tīklu, bet, diemžēl, pēc vairākiem mēģinājumiem čūskas pēdas nebija manāmas. Tomēr es noķēru kaut ko citu, un tas bija vēl trakāk. Ak, Dievs, vai tas ir tas, ko es domāju? Mēs tur noķērām aksolotlu, un tas ir milzīgs. Tas burtiski bija lielākais aksolotls, ko jebkad esmu redzējis. Es pat nezināju, ka viņi var izaugt tik lieli. Par laimi man izdevās viņu izglābt un iznest no šīs piesārņotās kanalizācijas. Tur viņš visticamāk būtu nomiris, ja mēs viņu nebūtu atraduši. Tas noteikti ir trakākais dzīvnieks, ko mēs atradām šajā video. Tomēr šī čūskas āda liecina, ka šajās kanalizācijās joprojām ir daudz citu dzīvnieku. Tāpēc, ja vēlēs, lai es atgriežos un uztais otro daļu, noteikti nospied patīk un abonē zemāk. Noteikti apskat arī preces vietnē Base Fishing Productions Shop, bet pagaidām tiekamies nākamajā reizē. Uz redzēšanos!